ilgs laiks pagājis. Veseli 9 mēneši. 9 mēnešus nav bijis neviens normāls, garais, tālais ceļojums. Visu laiku tikai pa Latviju kaut kur apkārt. Bet šodien jūs atkal visus sveicat pēc savā kanālā Skubika films. Daudz no jums iespējams domā, ko nozīmē Skubika. Tātad šis jaunvārds radās tālajā 2015. gadā, kad ar savu komandas biedru un šī brīža ceļojumu draugu izlēmām veidot izjūtošanas YouTube kanālu. Tobrīd tas viss palika tikai kā ideja, bet šodien mēs šo vārdu esam atkal atdzīvinājuši un devuši tam otru iespēju. Sku simbolizē Reinharda uzvārda pirmos 3 burtus, savukārt Vik simbolizē Eduarda uzvārda pēdējos 4 burtus. Tad nu kopā sanāk vārds Skubika. Un šodien mēs esam ceļā uz mūsu nākamo galamērķi. Jūs domāsiet, kas būs šoreiz? Tad šoreiz es uzreiz galamērķi neatklāšu, bet mēs nelidosim nekur šoreiz, bet mēs brauksim. Brauksim mēs arī nevis ar šo, bet mēs brauksim ar šo. Jā. Tātad šeit mums kur ir guļamais, tas ir matracis, jau sajauta. Te mums ir soma, kas būs velosipēda, un te mums ir pats interesantākais telts. Tā tieši tā. Uz mūsu galamērķi brauksim ar velosipēdu. Daļai gulēsim pārnakšņošies teltī. Turklāt šis būs ceļojums, kurā es būšu viens pats. Attiecīgi man nebūs kāds kompānijas. Tas, manuprāt, ir daudz izaicinošāk, daudz arī bailīgāk, bet otrs būs interesantāk un tu var darīt, ko gribi. Tagad atdosim šo aparātu tur, kur tādas mašīnas parasti visilgāk stāv. Tas ir servis. Un tad brauksim uz autobusu Rīga-Ventspils, jo mums vajag šodien tik līdz Ventspilī. Un tad no Ventspils mēs dosimies uz mūsu galamērķa valsti. Kas tā būs pa valsti? Turpinam skatīties. Tātad pirmie testa braucienu kilometri ir veikti, un es varu pateikt, ka diezgan zolīdi, neskaitot to, ka te ir caurumu aizlāpīt, un te ir caurums diezgan pamatīgs, ceru, ka viņš izdzīvos. Ja tur parādīsies caurums pa visu sānu, tad būs ļoti bēdīgi, tad man drēbes kaut kāds paliks, laikam, Zviedrijā. Bet tā kopumā, galvenais, lai šitais nekarājās par riepu, un telts viss vietā ir, somas vietā ir ok. Jā, esmu atbraucis uz Ventspili ar diezgan lielām mocībām. Autobus bija pilns un katram otriem reāli bija pa 2 kofriem līdzi un attiecīgi nebija kur likt riteni. Tad man riteni ielika iekšā salonā, somas uzmet kaut kur augšā. Tagad tā bija tāda pirmā mazās reizes pārbaudīt, bet neko tagad ar viņš atpūtīsimies un gaidam savu prāmu. Un šī ir arī mana kaita, teiksim tā. Raksts kāds uz ostu. Teikšu tā, es biju gaidījis, tur ir vēl viena istaba, kur ir tie krēsli ar tādu pabriesmīgāku, bet šeit ir tādi diezgan zolīdi. Tāpat kā gultā apgulties. Un ja mēs vēl izdaram šādi. Kāds Dievs! Ideāli. Tev kājām ir vieta. Nav tā kā lidmašīnās, ka nav kājas tur. Tur visam ir vieta. Let's make some music, make some money, find some models for wives. I'll go to Paris, shoot some heroin.
Ticiet, kāda ir privilēģija, ja tu brauc ar ritēm. Tev te nav jāsēž iekšā kuģī savā mašīnā un jāgaida, kamēr izbrauks ārā visas smagās mašīnas un tad brauks ārā vieglās mašīnas. Paņem ar velosipēdu, izbrauc ārā pirmais un tu neizterē liek vēl kaut pusstundu stāvot un gaidot. Tad šajā plāns tad ir jābrauc līdz Stokholmai, kas ir 57 km, un Stokholmā ir arī kempinga vieta. Jā, runājot par pašu gulēšanu un izmitināšanos tur. Es gribēju teikt, tur bija super ērti tomēr. Ok, tie krēsli bija ērti, bet nepriekš gulēšanas. Bet jebkurā gadījumā no sākuma kaut 2,5 stundas pagulēju tā krēsla. Pēc tam es skatos tur ārpus no tās telpas ļoti daudz gulēju uz tādiem divāniņiem. Es aizgāju tur vēl pagulēju, normāli izteipījos 2 stundas. Es jau kā biju piemirsts, ka tas ir autobānis uz Stokholmu, pa kurus iepriekš braucu. Tāpēc bišķi novirzījos no maršruta. Nu, cik novirzījos? Es vienkārši pat braucu gar to pašu ceļu. Bet jā, es arī laikam iepriekšā video aizmirsu pateikt, uz kur valsts esmu atbraucis. Lēnāts pagaid baigi stāvēs kāpums, nevaru uzmīties un parunāt. Stop! Šis bija ļoti stāvs kalns, bet jā, tātad daži fakti par šo valsti, kur esmu atbraucis. Šeit simboliski ir vikingi. Šai valstī mēs šogad zaudējām hokejā pasaules čempionātā pamatīgi, bet toties pagājuši gadu mēs viņus uzvarējām. Un pēdējo reizi šajā valstī biju, pirms gadiem 12, 13. Tā ir neviena cita. Šī valsts ir neviena cita kā Zviedrija! Tātad Zviedrija, par cik vairāk neiet prāmis no Rīgas uz Stokholmu, pa taisno. Tad bija jābrauc ar autobusu uz Ventspili, un tad no Ventspiles uz Nīneskāni. Tad esmu Nīneskānē, un tad jābrauc ar tie 57 km, tad jau daudz mazāk uz Stokholmu. Čakarīgs pasākums, bet toties, domāju, interesants un piedzīvojumiem pilns būs. Stokholmē tikai vēl 12 km palikuši. Tas, kas man patīk, ir tas, ka no tās Nīnbergas līdz šejienei, vismaz tik tāds, ka 40 km iet, viņiem visur ir smuki satiecīgi veloceliņi. Lainas ir šādi speciāli priekš gājējiem un velospēdistiem arī gar ceļu malu speciāli normālu joslu priekš velospēdistiem. Un tas uzreiz padara visu to braukšanu daudz ātrāku, komfortablāku, plānotāku un Into the city, you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car, fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight, die this way. Jā. Uz Stokholmu tā es tiku, bet līdz kempingam tā arī ir jātiek. Līdz kempingam ir 20 km. 20 km. Es jau biju priecīgs, jā, Stokholm tur 0,5 km. Esam pastos mapē, kur mans kempings vēl 20. Man labi nav tur traki, jo pulkstenis ir tikai 12 vēl. Un laiciņš ir vienkārši ideāls. Te jau labāk lēkš tāds karstums, ko 26 grādi ir. Nekā, kad līs lietus, vējš pūš pretī un tā tālāk. Tādā ziņā viss ir kārtībā. Un jā, es visu to ceļu nobraucu bez GPS, bez Waze, bez Google Maps. Tā kā, jā, vienkārši čuju un uz kādām norādēm. Something wrong when you're driving your car. The speed so fast, felt like I was drunk. City lights stay out before, city all felt nice, wrap around my
get it. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could. My life. Pirmie 50 km, kas bija no ostas līdz šejienai, līdz Stokholmai. Easy. Pagāja 1 stundā. Tiklīdz iebrauc kodā Stokholmas apgabalā. Un kas kods piepilsētiņas tur vēl. Tā, man liekas, tos 20 km līdz kempingam, kas man tāda ir. Man liekas, kad es viņus braucu jau 3 stundas pa to pilsētu. Tas ir vienkārši. Jēzu tu Marija. Realitāte ceļu, kas brauc visu dienu, bet īstenībā pulkstenis tikai pus viens, man liekas. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a... Tikko samaksāju 175 kronas. 15 eiro pat telts vietu. Reiki iedeva karti. Jāiet meklēt kaut vietu ainā. Tomēr ir ļoti karsts. Es biju kļūdījies iepriekš. Es saprotu, protams, arī, ka tā ir Zviedrija, ka te ir daudz kalnu. Bet, uz vienu kalnu uzbrauc, pabrauc 100 metrus, brauc lejā, forši, un esam atkal augšā. Un tā ir visu laiku. Tētis negrib ar ritiem braukt uz pilsētu atpakaļ. Cenšu, jo tas būs diezgan tālu. Un arī ar tiem kalniem nemtiet. Nezinu, arī manos spēkos šobrīd. There was a time. Vairāk vai mazāk. Esmu visu uzstāvējis augšā. Neteikšu, ka bija baigi viegli, jo te tā zeme ir vietām ir akmeņi, otrā vietā ir kaut cik zeme, un pēc tam ir akmens. Tāpēc nevar normāli ieduršos te mietīs. Viņš ir arī paliks. Minējiet jau dziļāk iekšā. Jo apakšā arī ar šakmiņām apakšā. Un, jā. Matracis un plāns guļamais. Ir tik karsts, ka es vienkārši gribu aiziet nopeldēties, paēst. Vismaz esmu priecīgs, ka beidzot esmu uzstāvējies visu telti augšā un var bišku ievilkt telpu. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear. Esmu ļoti pieklus. Ja godīgi, esmu ļoti pieklus. Tā tie pilsētas veloceliņi vienkārši nomocīja man. Tā jau forša pilsētā ir ļoti laba infrastruktūra ar velosipēdas celiņiem, ar gājiet celiņiem. Viņi ir te ļoti, ļoti daudz. Bet kamēr tu izbraukā visus tos celiņus līdz vietai, kur tev vajag, paiet ļoti ilgs laiks. Es tad esmu savā kempingā, un man vajadzēja ēst uz veikalu, jo man nav ko ēst. Un jā, te ir akli jābrauc laikam kaut 3 km uz veikalu. Nav vienkārši citu variantu, ir vienkārši jābrauc. Ar taksi es nevaru braukt, jo taksis maksā uz vienu pusi kaut 15 eiro. Tāpēc laikam braukšu arī ten. Tam par godu šodien uzvilkšu uz vakaru noslēgumu īpašo kraklu, ko man uzdāvināja mans ceļa biedrs Skulvik films. Es par apsvaru domu rītdien no Stokholmas uz to Nīneshāmi braukt ar vilcienu. Viss kā pastījos, tur kā kod vilcienu iet, pietur viņam arī ir, un tikai 5 eiro. Es domāju, kāpēc gan ne?
Nu, es nezinu, varbūt rītdien būs kaut kāds atkal mood change un atkal gribēsies kaut ko darīt, bet tagad man vispār negribās nekur braukt, neko darīt, vienkārši varētu palikt teltī 2 dienas. Ok, pirmā lieta, ko gribu pateikt. Jā, es piekrītu, ka Zviedrijā ļoti daudz braukā ar velosipēdiem, dzīvo zaļi un tā tālāk. Bet pusēji no šiem riteņbraucējiem, viņiem ir nevis velosipēdi, bet viņiem ir elektrovelosipēdi. Tā kā tas jau vairāk nav tas. Pirmkārt, tev dzenas priekšu motors pa lielam, kas atvieglo pusi darbu. Tā kā, tas ir tāpat tur vidēji draudzīgāk un kaut cik sportiskāk un ātrāk nekā braukt ar mašīnu, iespējams pa Stokholmu. Bet te jau arī ir motors iekšā. Arī haltūrē. Ai. Nezināju, ka Zviedri ir tādi slinkotāji. O, Jezu, paskaties. Un otrā lieta, ko es gribēju pateikt, ir tas mīts, kad ļoti daudz saka, ka Zviedrijā aizbrauc Zviedriju, tur tikai meitenes ar blondiem matiem, zilām acīm. Bet es esmu redzējis, ka ir pāris tāds. Vairāk no viņām ir melni mati, arī viņas paši ir melnas. Nu, es jau nav vaļā mīnu. Varbūt tad aizbraukšu līdz centram, un tur būs kaut kas vairāk pamainīsies. Etniskais sastāvs, bet pagaidā neredzu smūgs blondīns ar zilām acīm īsti daudz. Kaut ko līdz 5, tikai es saskaitīs. Kā arī man atkal nav nejausmas, kur es atrodos Stokholmā šobrīd. Es atkal braucu bez Google mapas, bez vispār nekādas navigācijas, vienkārši kaut kas priekš braucu. Tīri tā galvā uzzīmēja karti, kuras varētu būt, kuras varētu būt centrs, un uz to pusi arī braucu. No vienas puses ir forši, no otras puses, es manuprāt, vajag daudz liekas kilometrus nobrauc un patērēju vairāk spēku. Arī haltūrētājs. Tas ir pīzģis, te ir daudz te velosipēdisti. Nu, velosipēdisti un haltūrētāji, protams. Jā. Es nonācu Bezezējā. Es izbraucu ārā no turienes, no tā tuneļa. Un šeit augšā es taču nekāpšu un nebraukšu. Šeit vēl jau vairāk es negribēšu braukt. Būtu labi kaut helikopteru izsaukt. Jā. Jāteic, ka Zviedri nemā taisīt taliņu. Paņēmu kaut šajā taliņu. Zviedrijā taisīts. Viņš negaršo labi. No sākuma ir tālus garš un pēc tam aiziet kaut kāds skābums, tā kā kaut kāds vīns vai šāms vispār. Nevar saprast. Bet jā, pirmo reizi apstājās normāli paēst. Nu, cik normāli pasūtīt picu, jo viņi ļoti gribās picu vienkārši. Paliņu 5 eiro, pa picu 14 eiro. Tur viss vienkārši tik ļoti pārpildīts, kad vienkārši nezinu, kur lai apstājās, kur lai noliek riteni, kur lai ieiet iekšā kaut kā, jo te ir ļoti daudz cilvēku. Un vēl vairāk velosipēdisti un haltūrētāji. Bet jā, cenas te ir bijuši tāds augstāks. Bet arī visi pilsēta ir pārbāzta ar visu kādiem veikaliem, vispār cilvēkiem kā tādiem ietvēm, kādām statujām un tā tālāk. Grūti pa šiem pārvietoties reāli. Ļoti grūti. Jā, nu, tas ir Es iegāju šodien pirmo reizi tādu normāli paēst. Visu, ko šodien bija ēdis, ir kaut banāni, vafeles un čokolādi. Iegāju iekšā, vai tūlīt tā paēdīšu. Paņēmu āliņu, zviedru, paņēmu pīcu, prošuto, gatnes to pīcu. Es viņu sāku ēst. Nu, zini, es jau visu dienu esmu izsalcis, nereāli gribās ēst.
Sāku tur rītīgi ēst, domāju, nu, gan jau visu iestūķēs iekšā. Es pat līdz pusei netiku. Līdz pusei netiku. Man bija kauns iet ārā ar izdzertu alus glāzi. Kaut gan viņš bija negaršīgs. Un pīci, kura bija apēst tikai 1/3 no viņas. Tas bija vienkārši briesmīgi. Bet nu vismaz ķipa es te paēdis uz kādu laiciņu. Nu, kas tā brauc? 4 cilvēki apgāja tev garām. Jāpiemet ogles bišķi. O, kaut kā tā. Tik pie saldējuma beidzot. Šo saldējumu samaksāju €1,70. Ir labi saprotams, tas ir kempinga veikaliņš. Protams, ka uzcenojums mazliet būs. Bet ko gribēju parādīt, ir vieta, kur es dzīvoju. Un kā lai izņēmu vispār nokļūt. Jā. Nu. Tieši tik tāls ceļš. Jāiet no kempinga sākuma līdz manai teltī. Bet toties klusa, dažreiz mierīga, tāda forša vietiņa. Veicot telts apskatu, esmu secinājis, ka nekas nav pazudis, viss ir savā vietā. Viss ir tieši tādā pašā bardakā, kā viņš bija iepriekš. Bet labi, skaties, ka skrāmēja ārā somu. Mācīja atbrīvot vietu. Tā, šies viss bardaks jāsakrāmē. Jāsplāno rītdienas maršruts. Jāuztais šīs dienas pārskats. Tad, ka jau varētu gulēt, varbūt saulrietis jāapskatās. Un vēl jāiziet nomazgāties. Daudz darbu vēl šodien. Un vēl, ko es nopirku, ir šī ceļojuma talismans. Es ceru, ka viņš man kalpos kā laimes simbols. Arā, kur šī tāds te. Aiziesim to viņu piekarināsim kaut kur pie velosipēda. Tur mēs šito iesviņu varētu piekarināt. Lai viņš tur tirinās apkārt. Es domāju, mēs viņu rekļāšu pieliekam te pat klāt. O, šī tā tā. Un tagad viņš man rādīs ceļu uz priekšu. O, šī tā tā. Tātad pie iebraukšanas man iedurīja šādu te žetoniņu. Viņš darot, lai varētu 5 minūtes nomazgāties pa brīvu. 5 minūtes. Tad šeit jār viss tā ēka, tualete, duša, virtuve. Kaut kā šādi. Nekas spīdoši, bet nu padirs jau var vīriešu dušu. Ir ok. Beidzot. Šo mirkli tik ilgi gaidīju. Jesu, jesu. Šis bija ļoti svētīgi. Sajūta, ka es būtu pirmo reizi pa mēnesi iegājis nomazgāties. Tātad šīs dienas review. Tā, ieslēgšu gaismā, es kaut ko redzētu arī. Tā plus mīnus rēķinot. Nobraukt ir 120 km. No maniem plānotiem ir 70. Un tieši tāpēc arī rītdien gribu vienkārši paņemt, iekāpt vilcienā. Aizbraukt uz to Nīnes hābi. Jo parīt man jau 10 no rīta ir jābūt prāmi iekšā. Šeit ir totālākais bardaks. Nu, lai visu saliktu pa vietām, uzlikt to atpakaļ uz riteņu, tā ir pusotras stundas, domāju. Jā, gribēju pateikt paldies Reinhardam un Reinharda mammai par powerbanku, kas man kalpo šīs ceļojuma laikā.
un viņi nodara ļoti. Tāpat arī Gandram par šo te foršo matraci, jo šitais matracis, viņš pats piepūšas, tā kā viņš nav super ekstremīgs, bet viņš pasargā no visiem čiekuriem, saknēm un tā tālāk. Tā kā ir diezgan ērti uz viņu gulēt. Šajā brīdī es vienkārši gribu iekāpt iekšā savā mašīnā un ar mašīnu ceļot apkārt. Bet ne jau ar riteni pa Zviedriju un pa Stokholmu. Tas vienkārši tu uzbrauc virsū uz kādiem 1000 reizes uzbrauc augšā uz kalnu, tur nobrauc 2 mazāk. Un kāds strādā? Pulkstenis ir 11, kaut kur ap 10, pirms 10 jāceļās. Tāpat gan jau man pamodinās vienkārši šitais sutīgais gaiss, jo rīt arī būs 28. Un tad rītdien jāizbrauc tikai līdz stacijai, kas kaut 10 km, un tad uz Nīneshāmi, un tad varbūt kaut kur Nīneshāmē vēl apskatīsim. Un tas, protams, es par tikšu tajā vilcienā iekšā, ja man tur būs vieta ar savu milzīgo riteni, kuram bagāžnieks vienkārši aizņem 5 vietas. Jā, ja es kroči netikšu iekšā tajā vilcienā, tad būs jābrauc pašam ar riteni. Un tad tiekamies rītdien. Labu rītu, saka saule. Labu rītu, saku es. Un šitais te pajoliņš. Jā, šitais. No sākums piecēlos 4 no rīta, jo man sāk palikt augstu. Uzvilku džemperu un treniņbiks, aizgāju gulēt. Un 7 no rīta šitais te brīnums, nezinu. Nevar redzēt no šitais kamera vai iris. Ielidoju starp abiem diviem, starp teltu un pārvalku. Un te viņš jau ņemās tāda 5 stundas. Vēr, super, wow. Paldies tev. Bet tās jau 3 reizes pamodos. Bet nu, ka jāsāk šī diena. Lēnām jātaisās. Un jāmauc. Jā. Iegūtīgi man jau teks ir pilnībā nakli un mugura slapji jau pirms izbraukšanas. Bet, jā, viss jau kur kompakti. Vēl kompaktāk nekā vakar iesaiņots. Un tagad viss jāliek ir augšā uz riteņa. Pats ir grūtākais un čakarīgākais un strateģiskākais posms. Šeit nav no vieglajiem procesiem, jo šeit ir arī pats svarīgākais process. Lai pa ceļam braucot, iebrauc kādā berē, lai viss nafi nenokrīt nost. Nav viss varbūt tik ideāli, tik stabili kā iepriekšējā reizē, bet to mēs uz ceļu pārbaudīsim. Galvenais, lai nesrītējās te gar riepu. Un tad gan būs caurums un āmen baznīcā. Bet labi. Tad dosimies ceļā. Ok, pirmo pārbaudījumu man bagāžu nespēja izturēt, jo ejot lejā pa tām visam saknēm, celnēm un tā tālāk. Viņi bišķi sagāzās un kā rezultātā vajadzēja visu pārtaisīt no sākuma. Bet te kā viss normāli turās. Man viss krēklis jau ir slapšs. Tas ir insane. Pulkstenis ir tikai 11 no rīta. Bet jūs paskatieties uz šo skaisto. Kā es te gribētu būt uz tās laivas. Ļoti gribētu. Esmu nonācis interesantā veidā dzelzceļa pietupē, bet, ziniet, prikoli ir, mans vilciens pienāk pēc 1,5 stundas.
Šo laiku man kaut kā arī jāatrod, ar ko es varētu sevi izklaidēt. Pusotru stundu. Dzelzceļa stacijā. Ārā es vairāk negribu, manuprāt, arī nemaz nevar iet. Es domāju, vienkārši jāpērk jaunu biļeti, viņi maksā tikai 5 eiro un jābrauc kur kādiem 2 vilcieniem ātrāk. Citādi, pusotru stundu nav reāli nosēdēt šitajā karstumā. Tātad, jā, nopirku biļeti uz vilcienu, kas attiec stundu agrāk nekā es biju plānojis, attiecīgi 12:30. Tagad vēl tikai 20 minūtes jāpagaida. Gaidam, vēlreiz gaidam. Vakardienas pulciņš šodien garšo daudz labāk nekā vakar. Don't think you will forgive you. Yeah, he never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could forgive you. Tātad, jā, pēc 1 stundas brauciena esmu ieradies atpakaļ uz Nīneshāmi. Gluži tāda iemesla dēļ, jo man rītdien 10 no rīta ir prāms. Jā, tāda arī mūsu kempings. Jā, tātad esmu ieradušies uz manu kempingu vietu. Prikals satišties ir vienīgais kempings Nīneshāmā. Un par cik viņš ir vienīgais, tāpēc viņš arī ir 2 reizes dārgāks nekā tur, kur es biju Stokholmā. Šitais prikals izmaksā 30 eiro pa vienu telti. 30 eiro. Nu labi, tev ir arī virtuve, dušas, var uzlikt lādēties uz kaut ko, tev ir kur milzīgs ezers. Te palīdzīs augšā telti. Vismaz te nav akmeņaina apakša, vismaz izpaidām skatos. Nav pilns ar saknēm čiekuriem. Tas būs varbūt arī mazliet ērtāk pat gulēšana. Ja godīgi man gribās aiziet pie dažiem, kam pieder šitie trailerīši, un kur ir atbraukuši, un pajautāt viņiem sekojošu jautājumu. Tā kā, piemēram, tie, kam tur ir tāds aplociņš, tur iekārtojušies reāli tā kā savā dārzā mājās. Man gribās viņiem pajautāt, kā jūs šeit dzīvojat. Labi, tas ir iespējams tikai uz vasaras sezonu, viņi šeit atbrauc un tā čulo. Bet nu tāpat, tā gadījumā cik tas reāli izmaksā un jā, tas vispār kā interesanti. Varbūt vēlāk sanāks aiziet parunāt, jo viņi mācēs angliski runāt. Esam atnākuši uz ūdenstorni. Es domāju, ka mums jāmaksā par ieeju augšā, kā jau Latvijā piemēram pienākās. Repte ir rakstīts neko nemest, nevienu netraucēt. Un viss rašķiras par tavu pašu atbildību. Tāpēc ejam iekšā. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Starp citu, vēl viena būtiska atšķirība, ko esmu pamanījis starp latviešiem un zviedriem, ir tā, ka esmu redzējis līdz 5 cilvēkiem pa visu Stokholmu, pa visu Nīneshāmu, līdz 5 cilvēkiem, kuri vai nu pīpē, vai nu veipo. Šeit vispār neviens, var teikt, nepīpē. Tas īpatsvars ir ļoti maz. Labi, ja 1% no visiem iedzīvotājiem. Un tas maz, ko esmu ievērojis šajās dienās. Tā kā vispār neviens nepīpē. Es tikko lidlā pamanīju, ka tā paskatījos šito siera pulcis, tā kā kuriem galvas izmērā maksā 8 eiro. Es viņu ļoti labprāt paņemtu, kaut uz mājām aizvest. Viņš ir milzīgs. Man tā jau nav vietas, kur nu vēl tādu milzīgam siera pulcim. Kroči, tikko bija iepirkties
3 veikalos man iepraties, pasīties, kas tur ir un kā. Nu, Ej, tu saldējums ir fucking lakrits garš. Es gribēju tikai saldējumu paēst. Nē, tev dabūju apēst lakrits. Labi, domāju, saldējumu priekš šodien pietiks. Šitā. Bet tā vispārīgi daudz saka, ka tur Skandināvijā ir augstas cenas, bla bla bla. Somijā un Norvēģijā arī iespējams ir tās cenas augstākas visiem produktiem un tā tālāk. Pakas to. Bet Zviedrijā vispār nav traki ar to dzīvošanu. Nav. No Zviedriju var braukt. Par tām cenām nedaudz. Nu, rekord, visu, ko jūs šeit redzat, nu labi, 20 eiro. Ok, jā, tas varbūt ir daudz, bet te ir siers, te ir desa, te ir jogurts, te ir 2 ūdeņi, te ir lielā šokolāde, te ir 2 persiki. Es varu, gribas pagatavot, kas ir šis tāds. Tur bija rakstīts kaut kādi banāni, bet es nezinu, banāni jau. Pastiedies to banānu. Vēl būtu forši pie viņa. Kā tik klāt, koč forši tā. Es tikko nopirku zaļu banānu. Mizošu fucking banānu ar nazi. Ideāli. Kas to būtu domājis, kas dzīvē kaut ko tādu darīšu kārtīs. Kraukšīgākais banāns manā dzīvē. Fubā. Tā bija mana kļūda, atzīstu. Es domāju, tas būs kaut kas ēdams. Tik bezgaršīgs un tik savs. Un vēl skatieties vislabāko uzkodu kempingā. Jūs paņemat desu, paņemat sieru, saliekt vienu uz otras, sarulējat. To sanāk šāds te. Tā ar tēm. To nevajag ne maizi, ne sviestu. Tā kā. Es arī prasās un līdz kaut kur tepat. Kaut kur tepat. Jā, te nometīsim. Tagad jāiet dušā, es jums to parādīšu. Labi samaksāt tos 30 eiro, bet ko es dabūnu par to? Par tos biju bišķi izbrīnīts. Jo tas jau ir nākamais līmenis. Tāda rekuši tāda. Šitā ir tā mājiņa, kur ir viss tovots, dušas, virtuve un tā tālāk. Un parādīšu, kāds viss prikls strādā. Te, piemēram, var suņus nomazgāt. Te ir virtuve. Tie ir tā mājīgi, reklāra grāmatas palasīt. Kaut kāds te ir. Labs gribēsies uz dušu, ka tur viss ir aizņemts, izrādās. Bišķi apgaida. Kur šopu ienāsim šeit. Totas. Daudz jo daudz. Šīs ir dušas. Kopā 4 dušas, bet šitā nebija tā vieta, ko es jums gribēju parādīt. Šis bija tas, ko es jums stāstīju. 2 dušas, tualete. Priekš cīkajiem izlēdinās. Un es. Protams, tikko atklāja šī kempinga mīnus. Principā tas ir visos kempingos. Šeit nav čaiņika, kur varētu uzvārīt siltu ūdeni. Attiecīgi es nevaru uztaisīt šitos brīnumus.
Bet es varu aiziet pie kaimiņiem, paprasīt, varbūt viņiem ir kaut kāda teikana, kur var dabūt karstu ūdeni. To tiesim noskaros. Hello, I'm sorry. Maybe you have a hot water? In the keep shop. Like you can drink it also? Yeah. Yeah? But it depends on how healthy it is. It's the government. Okay, thank you very much. Kroči, nesūtījāt uz virtuvi. Bet man pārsteidz, kad pensionāri tik labi pārzina angļu valodu šeit. Kroči, viņi teica, ka viņiem nav čainīts, bet viņi teica, nu tur virtuvē ir karstais ūdens. Un tāds, cik viņš ir veselīgs un viņus var dzert. Viņi teica, jā, tas tik nāk no viennozīmīgs ir veselīgs ūdens un tur nav šaubu par to. Tā kā iesim liet no krāna ūdeni, lai uztaisītu savu vakariņas. Ko šādu savā dzīvē daru pirmo reizi. Viņš nebija tā kā superkārts, bet viņš bija diezgan silts. Pastīsimies, vai es strādā un vai es pēc tam būšu ko caurēju no šitā visu pasākumu. Nu ko, mēģināsim. Nu mīni, ir ok. Saku, sekas redzēsim tikai pa nakti vai rītdien. Un tā, ir nice. Kroči, visu, ko es varu pateikt, esmu galīgākais idiots. Jo es tikko ierakstīju 4 minūšu garu video, kurā man pusē no video bija pirksts priekšā mikrofonam. Bet jā, tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka šis ceļojums pa lielam noritēja bez nekādiem starpgadījumiem, bez nekādām bailēm, ka tur tevi apzags, piekaus vai nezinu, tur vēl kaut kas notiksies, ka nebūs kur dzīvot. Tādā ziņā Zviedrijā ir forši, mierīgi un jā, tādā ziņā forši dzīvot, ka nav kaut iemesli, par ko satraukties vispār. Es salīdzinot ar pagājušo gadu, varbūt man būs videos iemetījuši iekšā. Es lidoju uz Poliju pa nakti, viens pats, bez riteņa, bez nekā. Aizlidoju uz Poliju pa nakti. Man pa nakti vajadzēja ko tikt uz centru, no tur brauc ar taksi. 2 dienas, 3 dienas padzīvojos arī pa Poliju. Un pēc tam vajadzēja tikt kaut kāds atpakaļ uz lidostu. Man lidojums laikam bija kaut kādos 4 no rīta. Un jā, man no Varšavas centra vajadzēja tikt līdz atpakaļ uz lidostu. Un tie ir kaut, manuprāt, 30 km apmēram kaut kas tāds bija. Un kā es tur tikšu? Pa nakti jau neiet tur kaut autobus vai vēl kaut kas, un taks būs ekstra dārgs. Tāpēc, jā, tajā reizē cik es varēju tik tālu nobrauc ar vilcienu, es kodēju pusē. Pārējā pusē vajadzēja iet ar kājām vienkārši pa nakti. Iedomājies pūkstens kaut 12 naktī vai 1 naktī jau. Un tev ir jāiet vēl kaut 10, kaut 11, tur bija kilometri, pa kaut mazpilsētu, neapgaismotu, pa laukiem, pa gar ceļu. Un tajā brīdī man bija tiešām bail. Viena no retiem reizēm, ka man bija par kaut ko bail. Jo tā tumsa, tas, ka tev pabrauc 2 mašīnas 10 minūšu laikā garām, tas radīja tādu ļoti nervošu sajūtu. To es atceros kā ļaunāko murgu. Bet labi, sveiks dzīves, nonāca lidostā. Tur nekas rāks nenotika, bet šoreiz, jā, bez kādiem starpgadījumiem. Normāli forši pabraukājās riteni. Es domāju, ka arī ritenis vienkārši dod savas priekšrocības, ka tev ir lielāka brīvība. Ja nu kas, tev ir jāiet nevis ar kājām tur 10 stundas, bet var riteni aizbraukt pēc 3 stundām. Protams, gribētos varbūt kaut kur vēl vairāk pabraukāties kādām apskates vietām šeit, pašiem nacionālajiem parkiem, uz ezeriem, uz kādiem muzejiem, kalniem aizbraukt, pabraukāties un tā. Bet tam vienkārši nav fiziski laika, jo šeit esmu tikai 2 dienām. Bet jā, es domāju, tas ir vienkārši iemesls, kā labs iemesls kalpo, lai atgrieztos kaut kad vēl, gan jau ar mašīnu, lai vairāk varētu izbraukāt, apskatīt un paspētu visu normālu laikā. Starp citus joprojām ļoti meklēju operatoru. Lai man nebūtu visu tais pasākums pašam jāfilmē, pašam kaut kas jādomā, pēc tam vēl pašam jāmontē visu. Tad jā, es labprāt dabūt kādu foršu operatoru līdzdalībnieku, kurš tikpat spontāns un tikpat ieinteresēt šajā visā pasākumā, kurš varētu jābraukt līdzi un taisīt kvalitatīvu kontentu un materiālu.
Bet, nu, šodienai tas arī viss. Tiekamies rīt māju ceļā. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. The things aren't easy, so just believe me now. Šorīt viss izdarīju baigā āra, jo te puses ir 6:30 no rīta. Un sakrāmējos sanāk pusstundu. Tāds zolīts tempiņš. Bet, nu, roka jau piešauta, tāpēc darīts, jo viss tur var iet daudz ātrāk. Tā jācer, ka kāds sēdēs tajā recepšanā un ka man būs, ka man dot atslēgu. If you get to hear me now. If you get to hear me now. You get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. Sabrauc tieši to brīdi, kad sāka jau laist iekšā mašīnas krāmē. Paldies! 9 būs autobus apmēram. Kuģi, bet es iznākšu ārā un pateikšu, jūs pagaidīsiet šeit, un es jums iedošu atstaraujošu arī veseli, jūs redzi. Man likās, nu par cik esmu Zviedrijā, tad gan jau zviedrīši tie filiālēs rādā zviedri, un ka viņi runā zviedriski vai angliski. Es sāku runāt angliski, pēc tam viņi pastāst, kāds ir mans vārds uzvārds, kurienes esmu, un sāk maukt latviski. Ok, bet jā, tāda ir jāgaida pulkstenis 9:00. Tagad ir fucking 7. Jārūt kā sev izklaidēt šitās 2 stundas. Labi, ka man ir sirds, man ir arī desa. Es domāju, ka laiks rokas pārtraukumā vēl vienam. Lai arī cik bombiski tas neizskatītos. Pirmkārt ir garšīgi, otrkārt nav čakars un galvenais pašam garšo. Šitā te. Reikā, labi aptīt. Un tā izskatās latvietis Zviedrijā. Paņēmu lapiņu un aizpildīsim mūsu traileru čekiem por piekabes numurs 4 un rezervācijas numurs. Viņiem paprasījuši piekabes tips. Šitā, manuprāt, ir karavāna. Garums. Apmēram 2 metri būs, platums 50 centimetri. Krava no LV, krava uz no arī LV. Bīstam krava, oi, vēl cik bīstam. Vai vajadzīgs uzlīmes? Nu, mājās noderēs uzlīmes vienmēr, protams. Šofera vārds, uzvārds, taksīsim saīsinājumu. Attiešanas datums 4, laiks 0:00, maksātājs. Droši labi šito piestādīsim atvaiz uzņēmumu rēķinu. Stēnā laima krava. Automašīna nav. Piekabe. Kokmateriāls tur ir iekšā. Metāls arī ir. Papīrs arī ir. Plasmas izstrādājumi arī ir.
pārtikas produkti. Ir jaukta krava, tukša, ok. Kravas svars, nu, bļiņ. Tu uzdev man jautājumu, kā lai šim tādu nosvaru, teiksim, kilogramu 30 apmēram. Vai nepieciešams elektrības pieslēgums? Būtu labi vispār, jā. Lai varētu telefonu uzlādēt. Dokumenti tiks atstāti piekabas kastē. Un ar savu parakstu apliecinu, bla, 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 ok, parakstam. Dokuments gatavs. Varam iet iesniegt. Šeit strādā reāli aptvestā loģika. Tiem, kuriem saka kaut ko latviski, viņi man atbild angliski. Tiem, kuriem saka kaut ko angliski, viņi atbild latviski. No darbiniekiem. Tā kā es vairāk nezinu, ar ko kādā valodā runāt. Tagad pulkstens ir tikai 1, un man tā ir dod 4 vai 5 stundas ir jāizdomā, kā es tagad sev izkliedēju. 2 stundas jau veltīju gulēšanu. Ko tālāk vai dara, es nezinu. Interneta nav, nekā nav. Jāsēž tā un jāsauļojās. Es pateicu, ka es Latvijā būšu ap 5-6, jau tā arī pateicu ostā. Bet mēs būsim 8 vakarā. Tas ir vēl pēc Latvijas laika, tas vēl 3 stundas. Es biju tik sacerējies, ka tūlīt jau būs Ventspils viss kārtībā. 5 ierepos. Ko lai te dara vēl 3 stundas? Tā kā esmu fucking tekuršties punktiņš. Dievs. Viss, beidzot pēc 10 stundu garā ceļa esmu nostotā klāja. Eit no 10 stundas, nav ko darīt vienkārši. Vai nu gulu, vai staigā apkārt, vai pāri, vai skaties uz jūru. Šis bija crazy. Bet ok, esmu atpakaļ Ventspilī. Sarunāju ar teikt, ka viņš man atbrauc pakaļ mašīnu. Tas maz ir atvieglojums. Un tad jau maucas uz mājām. Nu, ko, dārgie draugi? Esmu mājās un esmu savā mīļajā mašīnā. Moments, ko es gaidīju jau 3 dienas. Bet jā, jebkurā gadījumā paldies, liels paldies, ka noskatījāties visu man šo pļāpāšanu pa ceļam uz Stokholmu. Manuprāt, sanāca interesanti, varēja būt arī daudz interesantāk, bet jebkurā gadījumā es aizbraucu uz vēl vienu jaunu valstu arī ten. Jebkurā gadījumā ir kaut kāds sasniegums. Jā, tā kā droši, ja kāds no skatītājiem vēlās pievienoties kādām no nākamajiem ceļojumiem, iespējams būs jau pat augustā, nelielā kompānijā, tad droši rakstiet, kaut ko izdomāsim, kā arī meklēju. Es atgādinu, ka es vēl projām meklēju operatoru. Ļoti vajag operatoru. Jā, paldies, ka noskatījāties. Prieks sadarboties. Tiekamies nākamajā. Kur? Kur mēs tiekamies? Kurš tiekamies augustā vai septembrī? Tad jau sadomās kaut ko. Davai, uz sakariem. Čau! Irina, jā, to iemaņ.